kas es esmu, ko es daru. Nu, es strādāju celtniecībā, būvniecībā, teiksim tā. Vairāk tā kā projekta koordinators, varētu teikt. Bet, nu, arī sanāk, darba vadītājs, principā. Tas ir vienlaicīgi kontrolēt procesu un arī, organizēt. Jaunības karstumā neapdomīgi peldējos. Leci uz galvas ūdenī. Un viena reize bija tā liktenīgā, kā saka. Nekad nevar zināt, kur ir tā pēdējā. Bet, ņemot vērā, agrāk trenējos dailēkšanā, kur visu laiku no tramplīniem lec ūdenī. Tas bija tāds, biju pa sevi pārliecināts, ka es to izdarīšu vienmēr labi. Bet, neko padarīt. Ir tā, kā ir, jādomā, kā tālāk darīties. Ģimenes stāvoklis, neprecējies. Nē, bet, ir mīļotā sieviete, bērni, mājas. Kā 2 meitas sanāk. Audzināt, tā kā ir ko ņemties. Ģimene, tas ir ļoti svarīgi. Nebūtu ģimenes, pat nezinu, ko darīt tagad. Tas ir viens no dzinuļiem, kāpēc jāstrādā. Ģimenei tomēr vairāk vajag dot. Jāaudzina meitas, izaudzinās, pēc tam gan jau pa mani rūpēsies, kā mums valstītis paredzēts. Vecāki par bērniem, un pēc tam bērni pa vecākiem. Kā labi rati ir pantēras, bet man viņi nepatīk. Šie rati man nav vērti. Iepriekšējie bija labi. Bet, bija tāds baigais kurjos ziemā aizbraucu uz palīga līdzekļu centru. Gribēju vecos ratus mazliet tā kā uzlabot, tur salabot detaļiņas, tur ieļot, noregulēt. Pierakstījos uz remontu. Un tad, braucot no tā palīga līdzekļu uz mašīnu, sanāca tāds grāvīts un vajadzēja man asistentam uz pakaļajiem riteņiem tā palaist, caur to grāvīti. Kā sanāk, trotuārs, apmale un kaut kāds uzreiz tāds neliels bija uz braucamā. Sanāca tāds baigais trieciens, kad aizmugurē rāmis salūza. Un tie bija pantēras rati, kuriem dod 20 gadu garantiju rāmim. Un tad bija tā, ka iedeva tos leišu ražotos. Tādas lamatas, drausmīgi tie rati. Neko, bija izmisumā bija jāņem, jo viņi uzreiz neko piedāvāt iedā nevarēja. Neko, aizbraucu mājās un sapratu, ka es esmu kļuvis invalīds. Man patīk ceļot ar mašīnu. Man ir busiņš. Un, ja tev ir busiņš, tad tu esi tā kā mājās. Viss vienmēr līdz, arī pārnakšņot ar mašīnā. Un patīk Poļiem braukāt, Vāciju. Pa Latviju arī diezgan bieži kaut kur uz kempingiem aizbraukt vasarā.
Bija viens periods, ka patika līdz Polijas tirgumu aizbraukt. Tu vakarā iesēdies, no rīta esi jau tur. Uztaisi šopingu, pasties, kā cilvēki dzīvo, un vakarā jau mājās. Tā kaut kā. Bet nu tagad tas jau kādu laiku nenotiek. Ņemot vērā, ka strādāju būvniecībā, tur ir, teiksim, standarti uz ielām, trotuāriem, kur jābūt uzbrauktuvēji no 4 līdz 2,5 centimetri. Tā maliņa ir paredzēta. Un tā ir likumdošana. Šī mirklī ir nepareiza likumdošana. 4 centimetri, teiksim, priekš manīm ir pa daudz. 2,5 vēl es spēju pārvarēt, 4,5 jau ir pa daudz. Un vienmēr man arī strādnieki, džeki prasa, cik man augstu likt, ko man darīt. Ja skatās papīros arī, būvprojektos ierakstīts ir tā vieta jābūt no 4 līdz 2,5. 2,5 ja uzliek labi, ja uzliek 4, pats sev esi nepareizi kaut ko uztaisījis. Viņi jau nedomā, viņi dara kā projektā ir. Akmens ir arhitektu un inženieri, kas izstrādā projekts, jo būvnieks viņš nedomā. Līdz ko viņš sāk domāt, tā ir atkāpe no projekta. Kā atkāpe no projekta, tā uzreiz viņam ir paskaidrojumi, kāpēc viņš tā ir rīkojies. Viņš dara, kā ir kā ir uzrakstījis, tā viņš arī, kā saka, likuma burtu pilda. Principā nepieejamas vietas vispār neapmeklēju, ignorēju. Kaut arī kā man vajadzētu, veikals, vēl kaut kas, kur man kaut ko vajadzētu, ignorēju. Kaut gan es tur varētu viņiem ļoti normāli atstāt kaut kādu preci iegādāties vai vēl kaut kas. Es sapratu, ka iet uz baznīcu nav obligāti. Var arī ar Dievu parunāt ārpus baznīcas, ja tā vēlēšanās. Kaut kā tā. Ģimene ir viens, kas prasa diezgan daudz laika. Otrs patīk pamakšķerēt vasarā, siltā laikā. Vēl viena tāda lieta kā pokers internetā. Tā ir laba štele, kas daudz laika paņem. Ir tā, draugi. Paceļot šeit tad. Nekas īpašs, teiksim tā. Bieži vien pietrūkst laika un nav pietiekami liela motivācija vēl uz doto brīdi, lai kaut kam vēl ir jānotiek. Nezinu kāpēc, nemāku atbildēt, pa maz informācijas, pa maz motivācijas, kaut kādi resursi vēl vajadzīgi, bet ir pāris ieceres, ko vēlētos nodarboties. Varētu tas arī būt saistībā ar invaliditāti. Kāds palīga līdzekļi, vēl kaut kas nestandarta, ko nevar piedāvāt mūsu valsts. Aizejot pie viņiem, paprasīt, viņi teim pabrīnīsies, ko tu iedomājies. Cilvēki pēc ratiem rindā stāv un tu vēl gribi kaut ko tādu.